Aha, Sveiki. Atbraucām šodien ciemos, gribējām parādīt mūsu uzliktos paneļus un gribējām, lai pastāstītu, kāpēc vispār jūsu uzņēmums izvēlējās uzlikt paneļus. Kāds bija tas galvenais iemesls? Jā, ēka ir mūsu īpašumā. Es pārstāvu Compensa Life, tā ir vīnas apdrošinātāja grupa, un mums parasti bija tā lieta, ka vasaras karstajos mēnešos jumts ļoti sakarst. Un mēs ievācām visādi informāciju. Mums arī ir biroji Dienvidu Eiropā, Centrāla Eiropā, un vienā no birojiem arī bija uzlikti saules paneļi, un izrādījās, ka viņi tur diezgan labi absorbē siltumu vasarā. Un tas varbūt bija tas pirmais signāliņš, kāpēc mēs izvēlējāmies. Tad otrais, protams, ir jaunās prasības, kas attiecās uz vides, sociālo un pārvaldības to direktīvu. Var sakot, arī izpildot norāžu un virzienu prasības. Tas bija otrais varbūt iemesls, kāpēc mēs arī ķeramies klāt. Vides aizsardzība arī bija Vides ļoti svarīgi. Vēl jautājums bija, kas bija tie galvenie faktori noslēdzošie, kāpēc izvēlējāties galu galā? Saņēmāt tāmi, kas tad bija tas noslēdzošais faktors? Ja runā arī par kompānijas izvēli, kāpēc mēs Solar Shop izvēlējāmies Latvijas vietējo kompāniju. Mūsu sadarbības partneris, kas strādāja ilgi un dikti jau kopā ar mums par visiem remontu un būvniecības jautājumiem, ieteica šo kompāniju. Tā jau vienmēr ir, ka pārbaudīta lieta, pārbaudīts partneris vai sadarbības partneris ir ļoti svarīga lieta. Un mēs arī bijām ļoti apmierināti, ka mēs izvēlējāmies tieši vietējo kompānijā Solar Shop. Protams, izmaksas, kvalitāte, ātrums, sadarbība un visi tie jautājumi, kas ir vajadzīgi normālā uzņēmējdarbībā, bija vienkārši teicamā kvalitātē. Ja? Un kāpēc mēs tieši izvēlējāmies uz jumta likt tos paneļus? Tāpēc, ka jums ir plakanais jumts. Un viņam ir diezgan liela jumta platība, kurā var šos paneļus novietot dažādos leņķos attiecībā pret sauli, gan rīta sauli uztvert vai dienvidu saulīti un tad vakara saulīti. Tas ir diezgan efektīvi no tāda viedokļa arī, jo tā iespēja ir.